Sveiki visapkārt! 23. augustā pulkstenis 9:06 pēc Latvijas laika mūs sagaida jauns mēnesis 0 grādi Jaunavas zīmē. Un tas ir ne tikai sākuma grāds, bet arī pamatīgs grūdienis un motivators sākt kaut ko jaunu un praktisku. Tūlīt mēs parunāsim, ar ko šis jaunmēnesis ir īpašs un kādas vēlēšanās par kādām tēmām iekļaut mūsu vēlmju sarakstā, lai iekļautos mēnesi ritmos. Un es arī izstāstīšu, kuras dzīves sfēras katrai zodiaka zīmei akcentēs šis jaunmēnesis. Bet, kas ir ļoti interesanti, tad Jaunavas zīmē mums būs veseli 2 jaunmēneši, kas pilnīgi noteikti akcentē to dzīves sfēru jūsu horoskopā, par kuru atbild Jaunava. Tātad pirmais šis jaunmēnesis būs 0 grādi, ja pirmajā Jaunavas grādā, un otrs jaunmēnesis būs 29 grādos Jaunavas zīmē. Tā ka šīs tēmas tiks akcentētas jo pamatīgi. Bet pirms mēs sākam, saku jums lielu paldies, tātad lielu paldies maniem patstāvīgajiem skatītājiem, paldies par jūsu interesi, paldies par jūsu īkšķīšiem un komentāriem, jo katrs klikšķis palīdz šim raidījumam augt. Jaunajiem skatītājiem es saku iepazīsimies, mani sauc Maija un būšu jūsu astrologs šodien. Turpmāk šeit vienreiz 2 nedēļās būs pieejamas jaunmēnesis un pilnmēnesis prognozes katrai zodiaka zīmei. Un lūdzu ierakstiet komentāros, kā jūs mani atradāt, kā jūs atradāt šo te YouTube kanālu. Bet tagad atpakaļ pie jaunmēnesis Jaunavas zīmē. Tātad, kā jau teicu, Jaunavas zīmē būs veseli 2 jaunmēneši, kas akcentē šīs zīmes tēmas, un vēl 1. grāds akcentē to enerģijas devu, ar kuru viss šis jaunais tiek uzsākts. Tātad 1. grāds ir auna grāds, kas vēl pastiprina kaut kādu tādu vēlmi sākt kaut ko jaunu, nezināmu, kā pionieris. Jā, un arī tūlīt es došu gan tēmas, gan arī piemērus vēlmēm šajā sakarā. Un tad ir jautājums, kāpēc vēlmju saraksts? Tas ir tādēļ, ka jaunmēnesis astroloģijā simbolizē jaunu sākumu, jo šajā laikā Saule un mēnesis ir savienojumā, mēnesis nav redzams un ir ideāls laiks, lai izvirzītu jaunus mērķus, jaunus plānus un ieceres, un tā ir kā tāda tukša lapa, kā jauns restarts, kurā varam rakstīt savas vēlmes. Un tā, kādas tad būtu jaunmēnesis vēlēšanās Jaunavas zīmē? Tātad, Jaunavas zīme ir 6. zodiaka zīme, tā ir mutablā jeb mainīgā modalitāte, tā ir zemes stihija, kas akcentu liek vairāk tieši uz praktisko dzīves pusi. Un Jaunavas zīme ir saistīta tādām tēmām kā kārtību un organizāciju, tātad sarakstīšanos, tie ir saraksti, grafiki, plānošana, mērķu izvirzīšana. Piemēram, kādas varētu būt vēlēšanās. Vēlos izveidot sev piemērotāko dienas režīmu, kas atbilst manām vislabākajām interesēm. Jaunava atbild arī par veselību un labsajūtu. Tās ir rūpes par savu ķermeni, tas ir uzturs, tas ir mūsu dienas režīms, tās ir mūsu fiziskās aktivitātes. Piemēram, es vēlos uzsākt jaunu diētu vai izvēlēties sev vēlamās receptes vai atrast tieši man piemērotākos produktus un ēdienkarti, lai uzlabotu savu veselību, kādā konkrētā jomā. Vai, piemēram, nomestu lieko svāru, vai, piemēram, es justos mundrāks, vai asinātu prātspējas. Vienmēr sakot, piemeklēt kaut ko tādu īpašu jūsu veselībai, kas to uzlabotu. Jaunava atbild arī par dienas režīmu, dienas rutīnu un arī produktivitāti. Tie ir jauni ieradumi, kurus mēs veidojam, tā ir laika plānošana, tā ir efektivitāte, jeb produktivitāte. Piemēram, es vēlos ieviest savā dienas režīmā regulāru, rīta vingrošanu, vai regulāru rīta krosa skriešanu, vai vakara pastaigu, vai, piemēram, apmeklēt sporta klubu 2 reizes nedēļā, vai, piemēram, ieviest regulāras pastaigas svaigā gaisā kopā ar draugiem sestdienās. Ko vēl mēs šeit varētu vēlēties? Piemēram, vēlos ieviest ieradumi, rūpīgi plānot savu laiku, rakstot dienas režīmu un sekot līdzi tā izpildēji.
Jaunam atbild arī par darbu un dienestu, par palīdzēšanu citiem, par kalpošanu sabiedrībai, par darba uzdevumu uzlabošanu. Ja? Te ir arī kolēģi padotie, jūsu darba vide, jūsu darba ritms, tas, ko jūs darat darbā, ikdienas tādā režīmā. Un šeit vēlēšanās varētu būt saistītas, piemēram, ar darba kolēģiem, ka es vēlos izveidot labus un draudzīgas attiecības ar kolēģiem, ievērojot cieņpilnas sadarbības principu, jo Jaunavas pārvaldnieks Merkurs mums šobrīd ir lauvas zīmē, tātad cieņpilna, cēla sadarbība, sarunāšanās un, savstarpējā mijiedarbība. Vai arī mēs varam vēlēties rūpīgāk sekot līdzi savu darbu uzdevumu izpildē, lai palielinātu produktivitāti un sasniegtu plānotos rezultātus. Jaunava ir arī par pilnveidošanos un pašizaugsmi. Tā ir arī tāda jaunu prasmju apgūšana, tā ir arī savu trūkumu apzināšanās un labošana. Un no šejienes Jaunavai ir arī tāds pārāk liels piekasīgums un varbūt sevis noniecināšana. Un šeit mēs varētu vēlēties, piemēram, pieteikties kvalifikācijas celšanas kursos par līdzekļiem, kurus es varu mierīgi atļauties. Vai arī es vēlos uzlabot prasmes kādā jomā, lai būtu pārliecinātāka, profesionālāka un konkurētspējīgāka darba tirgū. Šeit mēs varam runāt arī par iespēju kādu kaitīgo ieradumu atmešanai. Parasti gan to dara dilstošā mēnesī, bet tā kā šeit jaunmēnesim un Jaunavas zīmē tuvumā ir dienvidu mezgls, jo dienvidu mezgls atbild par atbrīvošanos un par lietu atstāšanu pagātnē, tad droši mēs šeit varam arī vēlēties kaut ko saistībā ar tādu ieradumu atmešanu, kas nenāk par labu mūsu veselībai vai imidžam, vai vienkārši raksturam vai mūsu emocionālam stāvoklim. Piemēram, mēs vēlamies atmest citu cilvēku aprunāšanu, tenkošanu vai pārāk kritisku attieksmi pret sevi un citiem, vai arī vēlamies atmest piekasīgumu, vai kādas citas īpašības, kuras mēs gribētu sevī izskaust. Un mēs, protams, nevaram nepieminēt to, ka Jaunava atbild par detaļām, par sīkumiem, par skrupulozitāti, tādu rūpīgu pieeju un pamatīgumu. Un šeit mēs varētu būt, piemēram, uzmanīgāki pret to, ko saka mans partneris, vēlos lielāku vērību pievērst darba izpildes niansēm, vēlos labāk sadarboties ar cilvēkiem, pievērst uzmanību tam, ko viņi saka, pievērst vispār uzmanību niansēm gan savā darba izpildē, gan varbūt citos cilvēkos, lai šī saskarsme būtu tāda tiešām cieņpilna, lai kāds nejustos to, ka viņš nav sadzirdēts, viņam nav pievērst pietiekuši daudz uzmanību un tā tālāk. Vēl viena plaša joma, par ko atbild Jaunava, ir mājdzīvnieki. Un šajā sakarā mēs varbūt vēlamies iegādāties suni vai kaķi vai, paņemt no patversmes. Tātad, šīs ir tās galvenās Jaunavas zīmes tēmas, un šajās jomās mēs varam rakstīt vēlēšanās. Un, kā jau mēs dzirdējām, tad šīs tēmas galvenokārt ir saistīts ar ikdienas režīmu, rūpēm par darbu, darba kolēģiem, darba apstākļiem, plānošanu, izpildīgumu, precizitāti un detaļām, kā arī higiēnu un mājdzīvniekiem. Tātad par visām šīm tēmām rakstam vēlēšanās. Jaunavas zīmes pārvaldnieks Merkurs jau ir iznācis no savas retrogrādās kustības, atrodas lauvas zīmē un piešķir tādu cieņpilnu raksturu iepriekš minētajām tēmām. Tātad nevis mēs mēģinam izkalpoties kaut kur, pievēršot uzmanību sīkumiem. Es taču esmu perfekta, es taču esmu gana laba, bet ar cieņpilnu ko es varu paveikt. To, ko es varu, to patiesībā nevar neviens. Ar tādu labu, veselīgu attieksmi pret šīm savām īpašajām spējām, pret punktualitāti, pret precizitāti, pret vērību uz sīkumiem un tā tālāk. Lūk, tātad, bet arī Merkurs caur lauvas zīmi ejot, tā kā pastiprina šo te lietu nozīmīgumu, un, ja citi to neievēro, tad viņš var to pastiprināt dažkārt arī ar demonstratīviem un diezgan tādiem teatrāliem efektiem.
Lai gan Merkurs ir jau izgājis no savas retrogrādās kustības, viņš joprojām vēl nav izgājis no ēnas zonas, tātad viņš vēl nav pārgājis pāri tiem zodiaka grādiem, no kuriem viņš sāka to retrogrādu kustību. Viņš ir direkts, bet viņš vēlreiz iet pāri 3. reizi, tā es ar šo te cilpu pāri tiem pašiem grādiem vēl kaut ko atkārtojot. Tātad, iespējams, jūs vēl pārstrādājat kādus nesenos notikumus, kas ir iznākuši dienas gaismā, bet pati atrašanās lauvas zīmē var krietni vien novērst uzmanību no ikdienas lietu kārtošanas, jo gribas vairāk pievērsties mīlas lietām, romantikai, saviem radošajiem projektiem, izpriecām, un galu galā bērniem. Tātad es tikko runāju par jaunavas zīmes tēmām, par izpildīgumu, par produktivitāti, par strādāšanu, čaklumu, kā bitītei, ja? Bet te pēkšņi lauvas zīme saka, nē, es vēl gribu priecāties, man vēl gribas tur romantiku, man gribas mīlas dēkas, man gribas flirtu, un strunts par kaut kādu lietu punktualitāti, ja? Tātad Merkurs lauvā pievērš sev uzmanību, gan ar tādu aizraujošu stāstu, gan teatrālu runu, gan arī, ja viņā neklausās, tad ar dažādiem pārspīlējumiem un šova elementiem. Tātad te ir mazliet pretrunas, ja? Jo jaunava ir tāda klusa, strādīga, izpildīguma, kā jums vajag, būs šitā tā, un mēs to visu sadarīsim, ja? Bet Merkurs saka, hei, skatieties uz mani, es lieliskais, ja? Tātad, bet labās ziņas ir tādas, ka Merkūram ir laba sadarbība ar Marsu svaru zīmē. Un šī svaru zīme mazliet arī piebremzē šo te lauvas, tādu kā cildenumu, tādu efektivitāti. Viņš tā kā mazliet no vienas puses stimulē Merkūru uz runāšanu, uz darbošanos, uz kaut kādu reālu rīcību, ne tikai lā, es tur lieliskais varu šito un to, bet arī darboties, ja? Vienīgais, kad, svaru zīmē viņš, tā kā līdzsvaro to visu, ja? Kad mēs te varam risināt kaut kāds jautājums partnerattiecībās, varam aktīvi līdzsvarot situācijas, mēs varam aktīvi sadarboties ar citiem cilvēkiem, tā skaitā ar klientiem un darījumu partneriem, neobligāti ar romantisko partneri vai mūsu dzīves biedru. Jā. Un tas ļauj arī mums tā brīvāk kustēties, priecāties, darīt kaut ko arī romantiskajā plānā un veidot jaunus projektus, ne tikai domāt par tiem. Kā jau es teicu, šis jaunmēnesis ir 0 grāda auna zīmē, auna 1. grāds, un tie ir jauni, praktiski soļi mērķu sasniegšanai. Līdz ar to, ja jums ir planētas kaut kur 0 līdz 3 grādiem mutablajās zīmēs, mutablās zīmes ir kas? Tātad Dviņu zīme, jaunava, strēlnieks un zivis, vai arī fiksēto zīmju beigu grādos, ja? Un fiksētās zīmes tātad ir Vērsis, Lāva, Skorpions un Ūdensvīrs. Tad jūs šo te jaunmēnesi sajutīsiet visvairāk. Protams, dviņi, jaunavas, strēlnieki un zivis sajutīs vairāk tādu izteiktu kārtības un struktūras nepieciešamību savā dzīvē, bet fiksēto zīmju pārstāvji šo vairāk izjutīs kā tādu spiedienu un pamudinājumu atbrīvoties no tiem ieradumiem, kas traucē dzīvot un vairs nav derīgi. Kāpēc es šeit atkārtoti runāju par atbrīvošanos no kaut kā? Tāpēc, ka šim jaunmēnesim tuvu ir dienvidu mezgls, un dienvidu mezgls runā par to, lai atstātu kaut ko pagātnē. Tas, kas mums traucē, tas, kas savu laiku jau ir nokalpojis. Tātad tas būs kā pamudinājums kaut ko mainīt dzīvē. Vēl mazlietiņ runājot par šī jaunmēnesa aspektiem, šeit viņš veido aspektus pret Saturna Neptūna savienojumu aunā un pret Plutonu ūdensvīrā. Un šo astroloģijā tātad 2 aspekti, kvinkons pret Saturnu Neptūnu savienojumu aunā un kvinkons pret Plutonu. Un šo astroloģijā tātad, kā jau es teicu, mēs saucam par kvinkonsu, bet kvinkons apzīmē lietas vai notikumus, kurus mēs tā īsti uzreiz līdz galam nesaprotam. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš veido aspektus ar planētām, kuras ir zīmē, kuras ir pilnīgi citādākas. Kā, piemēram, jaunava ir mutablā zeme, tātad mainīt
mainīgā, elastīgā zemes stihijas zīme, praktiskā un izpildīgā. Bet, piemēram, Plutons, kas ir ūdensvīrā, tas ir fiksētais gaiss. Vai, piemēram, uz aunas zīmi, kurā ir Saturns ar Neptūns, tas ir kardinālā uguns, un tas ir kaut kas pavisam cits, cita enerģija, cita modalitāte. Ja? Bet tātad kopā šo te figūru astroloģijā tāda konfigurācija sauc par jodu, likteņa pirkstu vai dieva pirkstu, un kas tas liek atgriezties pie kāda jau noieta dzīves posma, lai to pārskatītu. Un mums šķiet, Dievs, un cik tad var pārskatīt? Ja? Bet atkal mums ir figūra, kas liek kaut ko pārskatīt. Un šī problēma, ja tāda rodas, tātad problēma tiek atrisināta caur situāciju un notikumu atkārtošanos, bet tādā mainītā veidā. Un tad mums ir jāmāk noķert šo paternu, šo atkārtošanās schēmu vai šablonu, lai varētu to izprast un atrisināt. Es minēšu arī dažas idejas pārdomām, ja? Jo tā kā šīs kombinācijas virsotne ir tieši jaunavas zīmē, un jaunavas zīmē mums ir jaunmēnesis, tad te akcents varētu būt uz dienas režīma maiņu, vai uz jaunu veselīgu ieradumu izveidošanu, vai uz beidzot kaut kādu lietu sakārtošanu, kas ir atlikts un atlikts, vai, piemēram, uz darba maiņu, vai darba ritma maiņu, vai darba organizācijas izmaiņām. Mēs varam mainīt arī savu attieksmi pret veselību. Un kopumā tāda šī kombinācija ar Saturnu, Neptūnu un Plutonu, tas ir tā kā informācijas un datu analīze, sakārtošana un atbildības uzņemšanās par savu dzīvi. Un, protams, jāņem vērā vēl to, ka tas viss ir 0 grāda auna zīmē. Tātad ir ne tikai jaunmēnesis enerģija, kā kaut kāds jauns starts un restarts, bet arī 1. grāds, kas ir tā kā dubultais pamudinājums, dubultais restarts. Tātad mēs šeit varam mainīt visu dzīvi, it kā sākt visu no jauna, ar svaigu skatu un jaunām tēmām. Un arī mēs it kā nevelkam līdzi pagātnes nastu un sākam visu no baltas lapas. Atcerieties, es tikko stāstīju par dienvidu mezglu, pagātni atstājam pagātnē un sākam visu no baltas lapas. Izaicinājums šeit, protams, ir Plutona ietekme, kas no vienas puses piešķir tādas zināmas bailes tam visam, jo tas ir tā kā lēciens nezināmajā. Iedomājieties, ka jums ir tukšums, jums ir balta lapa. Protams, ka tas ir lēciens nezināmajā. Un tas ir arī, tā ir tāda prasība iziet ārpus komforta zonas, bet no otras puses tas ir arī tāds maģisks piesitiens, kur mēs izejam tā kā ārpus komforta zonas, bet mēs mācāmies visu no jauna, kur mēs ikdienas ieradumus pārvēršam par tādiem maziem, slepeniem un maģiskiem solīšiem. Un tā, šis ir pirmais jaunmēnesis jaunavas zīmē, kas ne tikai iezīmē jaunu sākumu, bet arī tam ir diezgan tāds precīzs aspekts ar Urānu, kas liek iziet ārpus ierastajiem rāmjiem un paskatīties uz situāciju no malas, tātad ar svaigu skatu un piemērot kaut kādu nestandarta pieeju šim jaunajam sākumam. Un Urāns arī diezgan daudz šajā laikā mūs sit ārā no sliedēm, tieši tāpēc, ka viņš ir pēkšņas kaut kādas apstākļu sakritības, kuras ir jāmāk izmantot, ir pēkšņas kaut kādas situācijas, kurā mēs nevaram viņus atrisināt standarta veidā, kurā vai jāapiet kaut kas no malas, vai jādara kaut kas tāds, ko mēs nekad neesam darījuši, jāmācās kaut kas jauns, piekam ļoti ātri. Tas ir kā pilnīgi, līdz šim jūs skatījāties, es nezinu, no vienas puses un no otras puses, tagad uz šo lietu vispār jāpaskatās no augšas un vispār ar nākotnes perspektīvu un vispār jāuzstājas pamatīgs upgrades dzīvē un tāds, tas nedaudz arī sit par nervu sistēmu. Un tā, ka šajā laikā ir jāpieskata savu veselību, nevelti es runāju par režīmu, par rutīnu, par pareizu ēdienkarti, jo šajā laikā, teiksim, ja mūs izsit no sliedēm, ja mūs satricinātu nervu sistēmu, tad tieši šis te ikdienas režīms ir tas, kas atgriež mūs atpakaļ kaut kādā ritmā, kaut ko mēs vismaz mazlietiņ varam saprast. Un tā, kā izmantot šo jaunmēnesi? Pirmkārt,
Pirmkārt jau tā ir jaunavas zīme, un tas ir par dažādām attīrīšanās procedūrām, par pirts rituāliem. Tā var būt arī vienkārši mājas attīrīšana, dzīvokļa attīrīšana, nu arī ar dažādiem rituāliem, piemēram, sāli vai ēteriskajām eļļām vai kvēpeklīšiem, nu vai arī kristāliem. Nu, tādiem praktiskiem soļiem es varu ieteikt vienkārši sakārtojiet savu atvilkni, sakārtojiet savu rakstām galdu, gal galā beidzot saklājiet savu gultu un paskatieties, kas tur pa kultūras slāni atrodas zem gultas. Ja? Tā ir vienkārši arī savas vides sakārtošana, inventarizācija un atbrīvošanās no visa liekā, jo šajā laikā patiesībā ir tāds izteiciens mazāk ir labāk, un jo vienkāršāk, jo skaidrāk un saprotamāk. Tā kā jaunavas zīme atbild arī par veselību, tad te varētu būt arī profilaktiskās veselības apskates vai veselīgu ikdienas ieradumu ieviešana ikdienā. Tagad mēs turpināsim par šo prognozi katrai zodiaka zīmei. Es gribu atgādināt, ka es esmu rietumu klasiskais astrologs. Es ikdienā strādāju ar Koha māju sistēmu, bet tieši šai prognozei un vienkāršības labad es izmantošu vienādu māju sistēmu, kad mēs jūsu zīmi uzliekam uz tā saucamo ascendentu. Mēs runāsim gan par sauli, gan par mēnesi, gan arī jūsu ascendentu. Ja jūs gadījumā neziniet, kur jums ir mēnesis, kur jums ir ascendents, tad droši Latvijas astrologu asociācijas mājaslapā ievadot savus dzimšanas datus, jūs to varat viegli atrast, tur arī izmet visus tos galvenos aspektus, bet ja jūs jau esat tādi advancēti klausītāji, noklausieties vispirms par savu ascendentu, jo tas dos tādus galvenos virzienus, galvenās tendences. Ja jūs izmantojiet kaut kādu nevienādu māju sistēmu, kā piemēram Kohu vai Placidusu, un jūs zinat, ka šis jaunmēnesis iekrīt jums noteiktā zodiaka mājā pēc šīs sistēmas, jūs varat noklausīties tieši par šo māju. Bet tātad, vienkāršības labad vispirms par ascendentu, tad par sauli, jo saule vairāk akcentēs kaut kā tādu sociālo dzīvi, un mēnesis vairāk akcentēs to emocionālo pusi. Un tā, sākam mēs ar auniem. Sveiki, auni! Kā jums iet? Tātad saule, mēnesis vai ascendents auna zīmē. Tātad jums šis ir jauns mēnesis, kurš iekrīt jūsu 6. mājā. Kā jau es teicu, šis ir pirmais jaunmēnesis, 0 grādi jaunavā. Un šajā zīmē būs arī nākamais jaunmēnesis, tik zīmes beigās. Tātad 29 grādi jaunavā kopā ar aptumsumu. Tātad, šeit galvenais akcents ir uz veselību, darbu, ikdienas ieradumiem, kolēģiem un darba vidi. Varbūt jūs meklējat jaunu darbu, varbūt uzsākat jaunu treniņu programmu, ieviešat jaunus ikdienas ieradumus, nu, piemēram, rīta rosmi, varbūt jūs izejat profilaktiskās apskates pie ārsta, nu, vai savadat kārtībā savu veselību kādā citā veidā, jo tagad tai beidzot ir laiks pievērsties. Bet iespējams jūs vienkārši vairāk koncentrējaties uz darba ražīgumu, uz produktivitāti, un šim mērķim tad arī tiek pakļauts viss jūsu ikdienas ritms. Cita tēma šeit ir mājdzīvnieki. Vai nu jūs iegādājaties kādu mājdzīvnieku, nu vai šajā laikā vienkārši ir jārisina kādas situācijas saistībā ar viņiem. Tātad, pievērsiet uzmanību labsajūtai ikdienā, esiet vērīgi pret sīkumiem un niansēm tieši darbā, skatieties, ko vajadzētu uzlabot, kam sekot līdzi, varbūt kaut kas ir jāsavad kārtībā, sekojiet līdzi savai veselībai, ēdienreizēm, darba laikam un padomājiet, vai ikdienas ieradums sekmē vai traucē sasniegt jūsu mērķus. Izaicinājums, protams, ir Urāna saspringtais aspekts pret ikdienas situācijām, bet Urāns ir arī kā progress, kā ziņas no nākotnes. Nu, un jūs, piemēram, varat izmantot dažādas telefona aplikācijas, lai sekot līdzi, nu, piemēram, kaloriju daudzumam, nu, vai izdzertā ūdens daudzumam, vai arī tas ir, piemēram, kāds sporta pulkstenis, kas mēra jūsu pulsu, vai noieto soļu daudzumu, nu, vai arī atpūtas režīmu un tā tālāk. Tātad te var būt izmantojams kaut kāds aplikācijas, tāpēc, ka Urāns ir jūsu 3. mājā. 3. māja atbild par komunikāciju, par saskarsmi, par sarunāšanos un arī par visādiem gadžetiem. Un pats Urāns ir tehnoloģijas, gadžeti, progress, kaut kādas progresīvās tehnoloģijas, kas palīdz šajā gadījumā jūsu ikdienas dzīvē. Tātad,
Protams, kad urāns atbild arī par negaidītām situācijām, tā var būt arī kāda neparedzēta vai negaidīta vai nervoza saruna ar kolēģiem, padotajiem, vai arī kādas situācijas darbā, kas sit ārā no ierastā darba ritma un liek to mainīt. Piemēram, manā darbā mums ir jauns darba kolēģis, kas ir uz slimības lapas jau ilgstoši un īsti nav saprotams, kad viņš varētu iznākt darbā un kāds ir viņa veselības stāvoklis un kā tas var attīstīties. Un, protams, kad pārējiem kolēģiem ir nemitīgi jāpielāgo savus darba režīmus, savus darba ritmus, savas darba maiņas, darba grafiks, attiecīgi šai situācijai. Un arī ir jārisina darba uzdevumi atbilstoši šai situācijai, kas īsti nav paredzama. Tātad, tās var būt stresainas sarunas, stresaina darba vide, tās var būt negaidītas pārmaiņas darbā, vai ar kolēģiem, vai pašā kolektīvā, bet pārmaiņas tādas, kas prasa ātru un operatīvu pielāgošanos situācijām. Tomēr labās ziņas ir tādas, ka, ja mēs paskatāmies uz Merkūru, kas ir šī jaunmēnesis pārvaldnieks, un kuram ir harmonisks aspekts ar Marsu svaros, un svari ir jūsu 7. māja, tātad partnerattiecības, Merkūrs it kā saka, jūs varat aktīvi komunicēt ar citiem cilvēkiem, pie kam aktīvi līdzsvarot un harmonizēt lietas. Ja? Jūs varbūt strādājat ar klientiem, un tas var dot arī daudz klientus, jo Mars dod daudz un aktīvi. Tā var būt arī aktīva un produktīva sadarbība ar darījumu partneriem, un jūsu jaunā, te var būt kaut kāds jūsu jaunais projekts, un jūsu jaunā projekta sakarā, tad jums ir aktīvi un daudz jārunā, jāsadarbojas, jālīdzsvaro situācijas, jāvienojas par kaut ko. Bet varbūt jūs strādājat pie attiecību uzlabošanas, tad arī šeit ir iespējams atrast jaunu un radošu pieeju šajā jomā. Jā, protams, ka šis jo īpaši attiecas uz tiem auniem vai aunu ascendentiem, kuriem ir planētas 0 līdz 3 grādiem, tātad Saule, Mēnesis vai ascendents 0 līdz 3 grādiem aunu zīmē, ja? Jo te ir joda konfigurācija, par kuru es runāju šī video sākumā, un šī konfigurācija ļauj sastrādāties ar ietekmīgiem draugiem vai ietekmīgām organizācijām, kas var attīstīt jūsu darbu vai sniegt atbilstošu atbalstu jūsu centieniem darbā. Galvenais, kas laikam te būtu jāņem vērā, ir nepārstrādājieties. Centieties sabalansēt visu un iespējams, visu pagūt nemaz nav iespējams un varbūt to nemaz arī nevajag. Tātad optimizējiet savus procesus, nepārsitiet savas izturības robežas un atstājiet vietu arī atpūtai un izturieties pret sevi atbildīgi. Ko, lai veicas auni? Uzrakstiet, kā jums iet ar plānošanu, bet mēs ejam tālāk pie Vērša zīmes. Tātad ascendents, Saule un Mēnesis Vērša zīmē. Mīļie Vērši, jums šis jaunmēnesis jaunavā iekrīt jūsu 5. mājā, un tā ir jums labi pazīstamā zemes stihijas zīme. Un šajā sektorā jums būs veseli 2 jaunmēneši, bet ja jums ir planētas vai ascendents no 0 līdz 3 grādiem Vērsī, tad šis būs ļoti draudzīgs jaunmēnesis jums. Jā, tas nāk tādā harmoniskā aspektā pret jūsu zīmi un radīs tādu drošības un stabilitātes sajūtu jūsos. Tomēr, ja jūsu planētas ir kaut kur no 29 līdz 30 grādi Vērša zīmē, jūs izjutīsiet to spriedzi, ko dod kvadrāts, un to, ka tuvojas kaut kādas pārmaiņas. Es par to runāju video sākumā, ja nenoklausījāties, patiniet atpakaļ un lūdzu noklausieties. Bet vispār jau tās ir labas ziņas, tātad jauns mēnesis ir 5. mājā, atbild par radošumu, par prieku, par romantiku, par hobijiem. Un jāatcerās, ka tā tomēr ir praktiskā jaunavas zīme, tātad praktiskā romantika, praktiskie hobiji, vai arī jūs nospodriniet savu projektu, piestrādājiet pie niansēm, lai tas būtu ideāls, lai tas būtu perfekts. 5. māja atbild arī par bērniem, tātad jūs punktīgi sekojat līdzi, piemēram, bērnu grafikiem. Ja? Savukārt romantikā tas nozīmē, ka randiņi tiek plānoti, un arī te ir akcents uz detaļām un niansēm.
Iespējams, te ir jauna mīlestība vai jauns romantisma vilnis jau esošajās attiecībās. Varbūt te ir kāds jauns hobijs, kas nes patiesu prieku, bet viss ir ar tādu praktisku, pragmatisku piesitienu. Vienīgais tāds kā risks, kā šeit būtu jāuzmanās, ir tas, ka šim jaunmēnesim ir saspringts aspekts ar urānu, un urāns ir tas, kas var nest negaidītas pārmaiņas gan romantiskajos sakaros, piemēram, pēkšņi iemīlēšanās vai neplānoti jūs paliekat stāvoklī, vai arī jūsu projektos. Bet tikpat labi tas var norādīt uz pēkšņām atklāsmēm par to, kas jūs patiesībā aizrauj vai dot jums pēkšņi iemīlēšanos, kas satracina jūsu pasauli. Protams, jāpiesargās no tā, ka urāns atrodas jūsu naudas mājā, tātad viņš no otrā sektora, no naudas mājas aspektē un tracina to 5. māju, tos jūsu hobijus un jauno mīlu un jauno pasiju un visu. Ja? Ko tas nozīmē? Tas var likt uz šī iedvesmas viļņa pēkšņi patērēties vai ieguldīt savā jaunajā hobijā vairāk, kā jūs varat atļauties. Tātad tie var būt kādi negaidīti izdevumi, romantikas, projektu, hobiju vai bērnu sakarā. Bet tas var arī vienkārši atvērt acis un likt paskatīties uz šīm lietām ar svaigu skatu no citas perspektīvas un dot kādas atklāsmes vai idejas par lietu tālāko virzību. Tātad ieteikums jums vērši, ja jums gribas ar kaut ko riskēt, dariet to saprātīgi, neizejot pārāk tālu, neaizejot pārāk tālu savās budžeta robežās, esiet spontāni, tomēr turieties noteiktos budžeta rāmjos. Venēra, kas ir jūsu horoskopa pārvaldniece, sāk jau veidot saspringtu aspektu ar Plutonu, iezīmējot pārmaiņas mājas un karjeras sektoros, bet vienlaicīgi Venēras harmoniskais aspekts pret Saturnu Neptūnu savienojumu uz jūsu 12. māju liek ieņemt tādu kā novērotāju pozīciju. Jūs tā kā uztverat šīs te pārmaiņas nopietni, jūs gribat viņas kontrolēt un likt zināmos rāmjos, bet šis te Venēras aspekts ar 12. māju liek jums pielietot intuīciju, lai varētu labāk iedziļināties visā tajā, kas notiek, un spētu labāk iznest savu kreatīvo un romantisko pusi dzīvē. Ko? Lai veicas vērši, pastāstiet par savām jaunajām iecerēm, un mēs ejam tālāk pie dvīņiem. Sveiki, dvīņi! Hejā, hopsā! Kā jums iet? Tātad runāsim par sauli, mēnesi vai ascendentu dvīņu zīmē. Un jums šis jaunmēnesis jaunavā iekrīt 4. mājā, un tā ir tā saucamā stūra māja. Jaunmēnesis šeit veidos saspringtu aspektu ar urānu, kas jau ir jūsu zīmē, veidojot tādus kā, pilnīgi amerikāņu kalniņus un ritīgi tādu tricekli un drēbuli. Un jo īpaši, ja jūsu dvīņu planētas ir dvīņu zīmes sākuma grādos. Kā jūs varat zināt, kur ir jūsu planētas? Tātad Latvijas astrologa asociācijas mājaslapā ievadot savus dzimšanas datus. Bet atpakaļ pie dvīņu zīmes. Tātad, vispār jau jaunmēnesis ir kā restarts jūsu ģimenes, dzīves vietas un emocionālās drošības sektorā. Šeit var vēl aktualizēties tādas tēmas kā pagātne, mana dzimta, manas saknes, mana ģimene, mani vecāki un attiecības ar tiem. Tās ir jūsu mājas, jūsu privātā telpa, tā ir ģimenes atmosfēra, ko iezīmē šis jaunmēnesis. Tie ir cilvēki, ar kuriem kopā dzīvojat un kas jums ir tuvu. Piemēram, ja jūs dzīvojat kopmītnēs, tad tie ir jūsu istabas biedri. Tātad, te ir jauns restarts un iespējams arī kādas pārmaiņas. Un atcerieties, es jau pašā sākumā teicu, ka šajā vietā būs veseli 2 jaunmēneši. Pirmais tātad ir 0 grādos jaunavas zīmē, un otrs jaunmēnesis kopā ar aptumsumu būs 29 grādos. Tā ka šeit jau ir ļoti spilgti šis sektors, 4. māja, tātad jūsu mājas un ģimenes dzīve, tiek ļoti aktīvi iezīmēta. Jā.
Ko tas vēl var nozīmēt? Tātad varbūt jūs pavadat vairāk laika ar ģimeni un māju dzīvniekiem, vai, piemēram, ģimenē briest kādas jaunas pārmaiņas, jūs pērkat vai pārdodat īpašumu, jūs pārvācaties, vai kāds pārvācas pie jums, jūs varbūt remontējat dzīvokli vai māju, vai reorganizējat to, vai pilnībā kaut ko pārkārtojat, uzlabojat, atjaunojat. Interesanti, ka jūsu horoskopa pārvaldnieks Merkurs ir jau beidzis savu retrogrādo kustību, un, lai gan viņš vēl atrodas ēnas zonā, viņš jau ir daudz ko pārskatījis un pārdomājis. Nu, piemēram, viņš ir iepazinies ar kaimiņiem, viņš ir komunicējis ar brāli, māsu vai attāliem radiem par kaut kādiem notikumiem mājās. Jūs jau esat pārunājuši, kā vislabāk risināt tos uzlabojumus, kas ir nepieciešami mājās. Bet dienvidu mezgla atrašanās jūsu 4. mājā var arī nozīmēt, ka no kaut kā šeit ir jāatbrīvojas, jāpārtaisa, jānomaina stils vai interjers, nu vai vienkārši jāuztais milzīgi inventarizācija un jāizmet viss liekais. Jaunmēnesim ir saspringts aspekts ar Urānu jūsu zīmē, kas var izraisīt tādus pārsteigumus ģimenes un mājas lietās, īpaši jau atstājot iespaidu uz emocionālo fonu, tas var kļūt nervos. Te ieteikums būtu uztaisīt tādu kārtīgu inventarizāciju mājās, atbrīvojoties no visa liekā, bet arī ieteikums ir strādāt pašam pie savas nervu sistēmas un aizskaitīt līdz 10, pirms jūs uzsprāgstat vai pēkšņi gribat kaut ko revolucionēt vai reorganizēt vai kardināli visu mainīt. Jo, kas šeit notiek, jūs arī pats esat nemierīgs, nepacietīgs, visu laiku kā uzvilkta stīga, un tas, protams, atstāja iespaidu uz mājas mieru. Varbūt jūs ko gribat mainīt mājās, bet saskaraties ar pretestību un kādu ieciklēšanos. Nu, vai arī jūs varat saskarties ar neizpratni, kāpēc vispār kaut kas jāmaina un kāpēc jāmaina tas, kas labi strādā. Bet atceramies, Urāns ir jums uz ascendentu, Urāns ir jūsu zīmē, jūs pats esat mazliet tāds revolucionārs buntotājs, kad šitais neder, viss ir jānoslauka līdz ar zemi un varbūt īsti jūs nezināt, ko likt vietā, bet pa vecam vairs nevar, mazliet tā kā revolucionārs, ja? Protams, jautājums ir, kāpēc notiek tās pārmaiņas mājās, un te mēs varam paskatīties uz šo, joda figūru, pirmīt es par to runāju, tātad varbūt jūs ceļojat, un tas maina mājas vidi, vai, piemēram, Saturna Neptūnas savienojums liek vairāk laika veltīt draugiem, vai arī pārvērtēt kādas attiecības, kuras jums jau ir, bet nav īsti tādas, kuras jūs apmierina. Bet iespējams jūs vienkārši meklējat jebkuru iemeslu, lai tiktu ārā no mājas, tā tad katram no jums dviņi tas var izspēlēties citādāk. Ja jūs meklējat jaunas mājas, pārdodat vai pērkat īpašumu, tātad jaunmēnesis var iezīmēt šīs pārmaiņas un nākamo 2 nedēļu laikā vai arī nākamo 6 mēnešu laikā tas var arī ienākt jūsu dzīvē. Īpaši jau nākamais jaunmēnesis, kas būs jaunavas zīmes beigās un arī opozīcijā Saturnam uz 10. māju kopā ar aptumsumu, jums var likties, ka jums ir jāizvēlas starp darbu un mājām vai darbu un atpūtu. Un jūs, protams, gribētu noturēt līdzsvarā abas lietas, vai jūs, piemēram, maināt gan darbu, gan dzīves vietu, un tad tas rada jums stresu. Ko dviņi, uzrakstiet, kā jūs tiekat galā ar šo te visu un kā jūs mainat savus ieradumus, bet mēs ejam tālāk pie Vēža zīmes. Tātad Saule, Mēnesis un ascendents Vēža zīmē. Jums šis jaunmēnesis jaunavā iekrīt jūsu 3. mājā, un te akcents ir uz komunikāciju, saskarsmi, sarunāšanos, mācīšanos, īsiem ceļojumiem, vai arī īsi pārbraucieni. Tie ir arī notikumi un lietas tuvējā apkārtnē, kaimiņos, kā arī komunikācijas līdzekļu maiņa. Piemēram, jūs gribat jaunu telefonu, jaunu datoru, vai kaut kas saistībā ar tiem. Tās var būt arī aktīvs e-pasta sarakstes vai arī dokumentu kārtošana. Mēnesis ir jūsu horoskopa pārvaldnieks, un tagad šis jaunmēnesis ir harmoniskās attiecībās ar jūsu zīmi, jo īpaši, ja jūsu Vēža planētas ir 0 līdz 3 grādiem Vēzī.
Jaunmēnesis šajā sektorā aicina darīt kaut ko jaunu saistībā ar informāciju. Te var būt jaunas idejas saistībā ar mācībām, kādi kursi, lekcijas, semināri, vai arī informācijas izplatīšanu. Piemēram, jūs publicējat kādu rakstu, jūs palaižat mājaslapu, bloga lapu, diskutējat publiskajā telpā. Ja? Iespējams, jūs apsverat jaunas mašīnas iegādi vai plānojat paceļot tepat tuvējā apkārtnē. Tā kā tā ir jaunavas zīme, tad komunikācija arī var būt saistīta tieši ar darba lietām un darba kolēģiem. Vai arī jūs apdomājat, runājat par dienas režīmu maiņu, par jaunu ieradumu veidošanu vai par produktivitāti. Un, protams, tās ir lietas tuvējā apkārtnē, kur jūs kaut ko apspriežat ar māsu, brāli vai kaimiņu. Tās ir sarunas veikalā stāvot rindā, vai, piemēram, benzīntankā pie kases. Tā kā šo jaunmēnesi spēcīgi ietekmē urāns, tad tas var pamatīgi mainīt jūsu domas kādā jautājumā, vai vispār mainīt jūsu domāšanas veidu, runas stilu, komunikācijas stilu. Ja? Domu spēkam šeit ir ļoti liela nozīme šajā jaunmēnesī. Tādēļ pierakstiet tās afirmācijas, kuras spējat skaidri iztēloties, un tad skatieties, kā tas viss piepildās vai 2 nedēļu laikā vai 6 mēnešu posmā, kad jaunavas zīmē būs pilns mēnesis. Šī jaunmēnesis pārvaldnieks Merkurs ir jūsu 2. mājā un cieši saistīts tieši ar jūsu vērtībām, pašcieņu, naudu un ienākumiem. Merkurs vēl nav iznācis no ēnas zonas, lai gan tas ir beidzis savu retrogrādo kustību, tomēr viņš vēl 3. reizi staigā pāri tām vietām, kur jau viņš bija. Tātad, jums jau bija jāpārvērtē, ko jūs varat vai nevarat atļauties, un tādēļ varbūt vēl nākas piebremzēt ar jaunu gadžetu iegādi vai jaunu mobilo telefonu vai jaunu datoru vai mašīnu, bet tas var mudināt arī uz pārdomām par papildus ienākumiem, piemēram, ienākumiem online vai papildus haltūriņām vai kaut kādiem papildus radošajiem projektiem. Urāns tomēr jāatzīst, ka veido saspringtus aspektus, un šeit no 12. mājas, tas var dot negaidītas psiholoģiskas vai garīgas atklāsmes, piemēram, tas var būt kāds ļoti zīmīgs sapnis, vai, piemēram, jūs lasat grāmatu un pēkšņi jums nāk kaut kāda atskārsme par lietu kārtību, vai arī, piemēram, skatoties filmu, pēkšņi jūs saprotat, wow, tas taču ir tā. Un šīs atklāsmes var arī mainīt jūsu komunikācijas veidu, vai, piemēram, attieksmi pret mācībām. Pie šādiem rādītājiem var būt grūti aizmigt, te var būt traucēts naktsmiegs, tā var būt stresaina ikdiena, līdz pat pēkšņiem strīdiem uz līdzenas vietas. Tā kā, mīļie vēži, elpojam dziļi, nododamies meditācijai, refleksijai, varbūt pierakstam savus sapņus. Kaut kā mums tas stress uz āru ir jāizliek, un ļoti labs veids, kā to darīt, ir izrakstīt. Izrakstiet šīs domas, kas maļās pa galvu, izrakstiet ārā uz papīra lapas. Viņas ir tur, viņas vairs nav jūsu galvā. Arī šī te joda vai likteņa pirkstu kombinācija liek domāt, ka šeit varētu būt kādas nopietnas sarunas saistībā ar mērķiem un karjeru, un arī sarunas par aizņēmumiem vai parādiem. Tēmas te var būt tādas kā darba pienākums, atbildība darbā, varbūt darba nespēja vai iešana pensijā. Iespējams, jūs būsiet spiesti runāt ar konkrētiem cilvēkiem par to, kas jūs tracina. Un tās var būt gan nesaskaņas ar priekšniecību, gan arī stress par budžetu vai par grāmatvedību, vai kaut kāds stress par nodokļiem, vai arī te ir kāds apdrošināšanas gadījums, kur jāsakārto dokumenti, vai arī tās var būt pārunas ar savu partneri par to, cik kurš par ko maksā un kā mēs turpmāk dalīsim šos te kopīgos izdevumus. Jā. Ko vēži? Tātad šomēnes uzlabojam savu komunikāciju, domājam, ko, kā un ar ko mēs runājam, un iespējams mums kaut kas ir jāpiemācās klāt. Lai veicas, mīļie vēži, uzrakstiet, kā jums klājas, un mēs ejam tālāk pie lauvas zīmes. Tātad saule, mēnesis vai ascendents lauvas zīmē.
Un, mīļās lauvas, jums šis jaunmēnesis lauvā iekrīt, tātad, es atvainojos, šis jaunmēnesis jaunavā iekrīt jūsu 2. mājā. Un šis ir pirmais jaunmēnesis jūsu ienākuma sektorā, liekot uzsvaru uz jūsu finansēm, vērtībām, naudu un pašcieņu. Un pēc mēneša būs arī 2. jaunmēnesis šajā pašā sektorā, tikai pašos beigu grādos, tā ka šī tēma, tagad klausieties ļoti uzmanīgi, jo šī tēma būs ļoti, diezgan ilgi un pamatīgi akcentēta, pie kam nākošais jaunmēnesis būs kopā ar aptumsumu. Tātad, Saule ir jūsu horoskopa pārvaldniece, tādēļ katrs jaunmēnesis un pilnmēnesis jūs ietekmē vairāk kā citas zīmes, un šis jaunmēnesis var būt arī kā tāds ģenerāla mēģinājums 2. jaunmēnesim šajā sektorā, kas būs kopā ar aptumsumu. Tātad, jauns mēnesis 2. mājā paceļ tādas tēmas kā finanses, naudas tērēšanas ieradumus, veids, kā jūs apējaties ar naudu, jūsu pašcieņu un jebkas, kas skar jūsu drošības jautājumus. Tātad, jaunmēnesis vēlēšanās šeit būs saistīts ar naudu, naudas pavairošanu, naudas jaudu, naudas spēku, ja tā varētu izteikties. Tātad kaut ko es varu viegli atļauties, ko es varu viegli piesaistīt un viegli manifestēt. Tātad, gribu naudu, kuras iegūšanai man nav pamatīgi jānopūlas. Kāpēc? Tāpēc, ka dienvidu mezgls ir diezgan tuvu jaunmēnesim. Protams, jaunavas zīme it kā prasa centīgu darbu, bet nākamais jaunmēnesis šeit būs kopā ar aptumsumu, un te ir 2. mājā arī šis dienvidu mezgls, kas drīzāk ir par perfekcionisma atlaišanu un pārcenšanās atlaišanu un neieciklēšanos pārāk uz darbu vai pat neieciklēšanos uz naudu. Tātad gribu pelnīt viegli. Te gan Urāns no 11. mājas taisa saspringtu aspektu, un tie var būt gan negaidīti ienākumi kādā papildus haltūriņā, kas nostiprina jūsu drošības sajūtu, īpaši, ja jūs strādājat kopā ar draugiem. Tomēr man šķiet, te vairāk jūs koncentrēsieties uz ienākumiem un šoreiz ne uz izdevumiem, jo ziemeļmezgls ir 8. mājā, tas ir uz kopīpašumu, uz apdrošināšanu, uz partneru resursiem, lūk, uz ko tad arī ir lielāks akcents, tātad uz kopējiem ienākumiem. Un šomēnes tad lielāks akcents varbūt ir tieši uz ietaupījumiem un izdevumu samazināšanu un, teiksim, ienākumu palielināšanu, ja tā varētu teikt. Joda kombinācija iet uz 9. un 7. māju, un tā saka, ka ir pamatīgi jāapsver sava finansiālā situācija pirms plānot kaut kādu, piemēram, nākamo ceļojumu, vai pirms uzsākt mācības augstskolā, vai arī jāprot izdevumus saskaņot ar savu partneri. Tātad attiecības un nauda šomēnes ir galvenā tēma. Ko lauvas, lai veicas visus sakārtot, uzrakstiet, kā jums klājas. Mēs ejam tālāk pie jaunavas zīmes. Tātad Saule, mēnesis vai ascendents jaunavas zīmē. Un, mīļās jaunavas, jums šis jaunmēnesis jaunavā iekrīt jūsu 1. mājā. Ko, jaunavas? Šis ir jūsu jaunmēnesis, pie kam jūsu zīmē būs veseli 2 jaunmēneši, kur tieši 2. nāks kopā ar aptumsumu. Tātad, bet šajā brīdī, ja jums ir planētas vai ascendents no 0 līdz 3 grādiem jaunavā, tad šis būs īpaši spilgts jaunmēnesis priekš jums. Un, ja jums kaut kas ir tieši beigu grādos, tad to jūs izjutīsiet ar 2. jaunmēnesi. Jebkurā gadījumā abās reizēs galvenā uzmanība šeit ir uz jums pašām, ja? Un to, ko gribat tieši jūs. Īpaši jau tagad, 1. jaunmēnesī, kad tas ir vēl pietiekami tālu no dienvidu mezgla un neparauj augšā kādas senas atmiņas vai pagātnes notikums, kas jāatlaiž. Tātad parasti, kad ir jauns mēnesis 1. mājā, viņš parasti ir 1 reizi gadā, bet jums viņš ir tagad 2 reizi gadā, jo šoreiz ir izņēmums. Un tā ir tiešām tāda atļauja padomāt tieši par sevi, par saviem ieradumiem, par savām labākajām īpašībām un savu perfekcionismu.
Un tā ir mazliet arī tāda kā ironija, ja, kad pirmajā reizē jūs tā kā paspilgtiniet visas šīs īpašības un varat paspīdēt ar savu čaklumu, ar savu precizitāti, ar savu perfekcionismu, ar savu izdarīgumu, ar savu ideāli izpildīto darbu. Bet otrajā reizē, kad jaunmēnes būs kopā ar aptumsumu, tad no jums tiek prasīts pārāk neiespringt un atbrīvoties no pārāk liela perfekcionisma un arī darbaholisma. Bet, atgriežoties pie šī jaunmēnesis, tātad pirmajā jaunmēnesī jūs koncentrēties uz sevi. Bet jūsu pārvaldnieks Merkurs, lai gan jau ir direkts, joprojām viņš ir ēnas zonā un ir vēl jūsu 12. mājā. Tātad, ko nozīmē ēnas zona? Viņš šobrīd 3. reizi pārsteigā pāri tai pozīcijai, kur viņš jau bija retrogrādā kustībā. Tātad Merkurs iet vispirms pāri vienreiz direktā kustībā, tad viņš griež retrogrāds, iet tiem pašiem grādiem pāri, un tagad viņš 3. reizi iet atkal uz priekšu. Bet viņš jums staigā par sektoru, kas pēc būtības nozīmē prom no citu acīm. Ko tas var nozīmēt? Iespējams, jūs kaut ko pārdomājat savā nodabā, jūs meditējat, ejat, piemēram, kādā dziedināšanas terapijā, uz kaut kādām, jogas nodarbībām, uz rehabilitāciju. Varbūt jūs ceļojat tāpēc ar nodomu tieši atpūsties, aizmirsties, būt prom no ikdienas kņādas, ja? Bet šeit ir galvenais tā sajūta, ka jūs tieši nesat visu prožektoru gaismā un jums ir vajadzīga sava telpa un savs laiks. Nākamajā jaunmēnesī būs citādāk, bet šeit ir tā, ka it kā tas jaunmēnesis ir 1. mājā, tātad man, skatieties uz mani, bet pārvaldnieks ir 12. Es vēl kaut ko savā nodabā perinu, es vēl kaut kam gatavojos, bet es vēl tā īsti uz skatuves nekāpju. Bet nākamreiz, kad Merkurs būs jau iznācis jūsu zīmē, tad jūs 1. mājā, un jūs jau daudz skaļāk un skaidrāk runāsiet par to, kas jums patīk un kas jums ir vajadzīgs, tad jūs varēsiet arī paspīdēt, un arī, piemēram, jūs zināsiet, no kā jūs esat gatavi atteikties, lai stiprinātu partneru attiecības un būtu labāks cilvēks šajās attiecībās. Jā, bet tagad, atgriežoties pie esošā jaunmēnesis, te arī ir tāds mazliet amerikāņu kalniņu variants, jo Urāns no jūsu 10. mājas taisa saspringt aspektu pret jūsu zīmi. Ko tas nozīmē? Tā var būt statusa maiņa. Ko nozīmē statusa maiņa? Jūs maināt darbu, darbā notiek reorganizācija, un tas jūs tracina. Jūs atlaiž no darba, vai jūs paši izlemjat neturpināt, vai jūs dibinat pats savu uzņēmumu, savu firmu. Jūs pēkšņi vispār nomainat karjeras virzienu un sākat darīt kaut ko pavisam jaunu. Ja? Vai, piemēram, jūs kļūstat par pašnodarbināto. Un tās izmaiņas, kas notiek darbā, stipri vien ietekmē to, kā jūs uztver citi, jūsu personību, jūsu izskatu, jūsu uzvedību un pat ģērbšanās stilu. Tas var būt arī amata paaugstinājums, pie kam pēkšņs un negaidīts, kur pēkšņi jūs no kolēģa pārtopat par vadītāju, vai tieši otrādi jūs ejat prom no darba, lai vairāk uzmanības pievērstu savai veselībai un savām ikdienas lietām. Vai arī darbā notiek pamatīgas pārmaiņas gan darba ritmā, gan termiņos, un tas jums rada lielu stresu un atsaucas uz jūsu uzvedību. Izmaiņas var skart arī attiecības, jūs varat pēkšņi sajieties kopā, aprecēties vai arī nolemt neturpināt attiecības. Tātad, šobrīd, mīļās jaunavas, koncentrējieties uz rakstura inventarizāciju, sava tēla, savas personības pārskatīšanu un to, kā jūs izskatāties publiskajā telpā. Tātad, jūsu izskats, jūsu mērķi, jūsu raksturs. Un noteikti šeit ir akcents uz pašapziņu, jo tieši no tās būs atkarīgs tas, kā jūs sevi iznesīsiet publiski. Un nākamreiz, kad jau būs vēl viens jaunmēnesis jūsu zīmē, jūs varēsiet pārliecināties, vai šīs pārmaiņas ir uz labu un vai tās ir devušas to rezultātu, ko jūs gaidījāt. Ko, lai veicas jaunavas, uzrakstiet, kas jums notiek darbā. Mēs ejam tālāk pie svaru zīmes. Sveiki, svari! Kā jums iet?
Tātad runāsim par sauli, mēnesi vai ascendentu svara zīmē, un jums jauns mēnesis jaunavas zīmē iekrīt jūsu 12. mājā. Un šis ir tāds kā sagatavošanās laiks, kad jums vajag pārdomāt kaut ko, pabūt vienatnē, apkopojot domas, lai jau pēc tam, kad jauns mēnesis būs jūsu zīmē svari, tad nāktu klajā ar jau skaidru plānu, un tad jūs zināsiet, ko jūs īsti gribat. Tagad jūs pārskatāt pagājušo gadu, pārdomājat, kas no tā ir izdevies, ko vajadzētu pielabot, un tas ir kā tāds darbs aizkulisēs. 12. mājā ir jūsu miega režīms, jūsu sapņi, jūsu zemapziņu, jūsu guļamistaba. Viss, kas saistīts ar garīgumu, un arī šis sektors atbild par noslēgumu. Būtībā šis sektors ir tā kā sektors prom no citu acīm, prom aizkulisēs. Un tas var būt arī noslēgums, jebkam, kas saistīts ar stresa situāciju, ar veselības lietām, kaut kas saistībā ar darbu un darba ritmu. Merkurs, kas ir šī jaunmēnesis pārvaldnieks, ir beidzis savu retrogrādo kustību, un lai gan vēl atrodas ēnas zona. Ko nozīmē ēnas zona? Vispirms Merkurs tātad iet uz priekšu pa noteiktiem zodieka grādiem, viņš griežas retrogrāds pārstaigā vēlreiz tiem grādiem pāri. Un tad, kad viņš ir pagriezies direkts, viņš 3. reizi iet pāri tiem pašiem zodieka grādiem, kuros viņš jau bija, bet šoreiz viņš vēl ir, tā ir tā saucamā ēnas zona, kas vairs nav retrogrādi, jūs jau to pārskatījāt, bet tagad jūs to pārskatāt vēlreiz, tikai Merkurs ir direkts. Ja, tātad viņš ir beidzis savu retrogrādo kustību, tātad vēl atrodas ēnas zonā, bet tas varēja dot, tātad šī Merkura retrogrādā kustība varēja dot tādu kā viedokļu nesaderību vai sajūtu, ka mani nedzird, vai manas domas nav svarīgas. Un tas attiecas ne tikai uz dzīves biedru, bet arī draugiem, sociāliem sakariem, kādiem grupas biedriem, vai, piemēram, tā var būt kāda viedokļu apmaiņa sociālos tīklos, kur jūs saprotat, ka jūs īsti nesaprot, ja? Iespējams, jūs arī pārskatījāt to draugu loku, ar kuriem gribat vai negribat kontaktēties, un varbūt kādi cilvēki šajā laikā parādīja savu patieso seju, bet neatkarīgi no tā, šis periods ir beidzies, un Merkurs iet ārā no ēnas zonas. Tātad, jūs kaut ko atlaižat, atstājat pagātnē, bet jauns mēnesis tomēr ir 12. mājā, un jūs joprojām, slēpjaties aizkulisēs. Izaicinājums ir vēl viens, jo šis jaunmēnesis veido saspringtu aspektu ar Urānu uz 9. māju, un te var būt spriedze saistībā ar augstāko izglītību vai jūsu ceļojumiem. Savukārt aspekti uz 5. un 7. māju, tātad Plutonu un Saturnu Neptūnu savienojumu, kas simbolizē, šajā gadījumā 5. māja ir mīlestība, romantika, nopietnās partnerattiecības, un arī viss, ko jūs tātad neesat izrunājuši vai apsprieduši, piemēram, kaut kādas bailes, fobijas vai problēmas, tā skaitā aizdomas vai veselības problēmas, tagad tas viss rosina uz pārdomām. Jo, ja vēl jūs to neesat izdarījuši, tad tagad ir laiks pārdomāt un pārunāt jūtīgos jautājumus. Tagad jūs jūtat, ka jūs esat spiesti beidzot izrunāt kaut kādas tabū tēmas, par ko ir neērti runāt, tēmas, par ko jūs noklusējāt, par ko jūs neuzdrošinājāties runāt, kas ir tādas neskaidras, kas varbūt ir saistīts ar manipulācijām. Tagad ir laiks to visu pacelt augšā, saņemties drosmi un runāt. Un vēl šeit mēs apdomājam gan savu fizisko, gan garīgo veselību, kā to uzlabot, kā ieviest veselīgus ieradumus, un arī kā attiecības to visu ietekmē. Kāpēc mēs šeit runājam par attiecībām? Tāpēc, ka Saturna Neptūna savienojums ir jūsu pretējā zīmē, un no jums varbūt vairāk tiek prasīts nekā dots, un jūs, cilvēks, kas nāk jums pretī, uztverat kā pārāk tādus stingrus, prasīgus, nopietnus, varbūt neiejūtīgus, ja? Un te varbūt arī kādas atklāsmes saistībā ar dziedināšanu vai kādiem citiem psiholoģiskiem jautājumiem, kas var izgaismoties šajā jaunmēnesī. Un šeit varbūt arī var atklāties kaut kādi psiholoģiski
kā psiholoģiskie zemūdens akmeņi, kas ir saistīti ar partneru attiecībām. Un ir labi, ja to varētu tagad tā atklāti izrunāt. Bet, piemēram, šīs te sarunas vai šīs te atklāsmes vai kaut kādas, varbūt jūs paši neapzināties, kas jums traucē, bet šīs te atklāsmes un šīs te sarunas var notikt arī ceļojuma laikā, vai, piemēram, atklāsmes var notikt meditējot vai reflektējot par jau notikušo. Iespējams, ir jāpiemeklē kāda garīgā prakse, kas palīdz rast atbildes uz šiem svarīgajiem jautājumiem. Tātad te ir ieteicama meditācija vai somatiskā elpošana vai sapņu pierakstīšana, lai labāk atbrīvotos no tā stresa, kas var parādīties šajā laikā. Jo nebrīnieties, ja jums rādās ļoti spilgti vai krāsaini sapņi, bet tie var būt arī vienkārši murgi vai nemierīgs miegs, tā, ka jūs nevarat aizmigt, jums maļās domas pa galvu un visu laiku jūs gribat kaut ko risināt, un tāda malšanās galvā. Viens labs jautājums, viena laba lieta ir to izrakstīt visu uz papīra, tātad tas vairs nemaļas jūsu galvā, to jūs esat izrakstījuši ārā uz papīra. Jā. Lūk, jā, un te patiešām var būt tiešām spēcīga intuīcija vai ļoti spilgti sapņi, jo šajā sektorā jums būs veseli 2 jaunmēneši, un tātad gatavojieties uz to. Jā, tātad nākamais jaunmēnesis jums būs gandrīz uz ascendenta vai gandrīz uz jūsu saules vai mēnesis, tāpēc pievēršiet tiešām īpašu uzmanību zīmēm un intuīcijai šajā mēnesī. Ko, lai veicas svari, pastāstiet, kā jums veicas ar vēstījumu lasīšanu, bet mēs ejam tālāk pie Skorpiona zīmes. Tātad, saule, mēnesis vai ascendents Skorpiona zīmē, tātad jums jauns mēnesis jaunos zīmē iekrīt jūsu 11. mājā. Tēmas šeit ir jūsu draugi, jūsu sociālie kontakti, jūsu alianses, sabiedriskā aktivitāte un domu biedri. Atgādināšu, ka šajā zīmē un šajā sektorā būs veseli 2 jaunmēneši, un 11. mājas vēlēšanās var būt saistīts ne tikai ar šīm konkrētajām tēmām, par kurām mēs turpmāk runāsim, bet jūs varat vēlēties pilnīgi visu. Jo 11. māja ir tāda brīnišķīga vieta, kurā var vēlēties visu, kurā atrodas mūsu sapņi, mūsu cerības, mūsu sapņu piepildījums, un šajā sektorā jums būs veseli 2 jaunmēneši. Te ir draugu kopā sanākšanas, te ir ballītes, dažādu pasākumu apmeklēšana, te ir svētku plānošana. Tās var būt arī jaunas draugu grupas. Jums varētu būt jaunas intereses, kas pēkšņi ienāk dzīvē, jo šajā jaunmēnesī piedalās Urāns, tātad kaut kas pēkšņs, kaut kas negaidīts, kaut kas neparedzams, kaut kas svaigs, kaut kas pilnīgi citādāks. Tātad jauni draugi, jaunas sociālās grupas, jaunas sociālie kontakti, varbūt jaunas blogu tēmas un online grupas, kurās jūs esat pieteikušies. Merkurs, kas ir šī jaunmēnesis pārvaldnieks, ir tikko izgājis no retrogrādās kustības pa jūsu 10. māju, lai gan vēl atrodas ēnas zonā, tomēr tēmas, kas tika pārskatītas, bija saistītas gan jūsu pašu mērķiem, gan ar komunikāciju, ar priekšniecību par to, kā jūs strādājat. Varbūt darbā bija kaut kas jāpārskata, varbūt bija kāda reorganizācija saistībā ar finanšu plūsmu, vai, piemēram, pārunas par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt, vai kā mēs varam labāk sastrādāties, vai ko mums labāk nevajadzētu darīt darba vietā. Bet šis jaunmēnesis tiešām ir labs ballīšu plānošanai, tikšanās ar draugiem, komunikācijai, vai arī, lai koncentrētos uz jūsu mērķu sasniegšanu. Te diezgan daudz kas atkarīgs ir no tā, vai jūsu planētas un ascendents ir Skorpiona sākuma vai beigu grādos, jo šobrīd labvēlīga pozīcija ir tieši tad, ja jūsu planētas vai ascendents ir Skorpiona tieši pašos sākuma grādos no 0 līdz 3 grādiem Skorpionā. Tomēr taisnības labad ir jāpiemina saspringtais aspekts ar Urānu, jo tas var paraut augšā kādas negaidītas izmaiņas kopīpašuma vai kopējās naudas lietās. Urāns ir jūsu 8. mājā. Un iespējams tas var būt arī saistībā ar jūsu draugiem vai draugu grupām, kurām esat pievienojušies vai jūsu kaut kādiem jauniem projektiem. Bet tas var nozīmēt arī to, ka jums ir iedvesma darīt kaut ko jaunu, ko tādu, ko agrāk jūs neesat darījuši. Jūs esat iemācījušies
iemācījušies kaut ko jaunu, jums ir jaunas intereses, jauni draugi, jaunas tēmas dzīvē, nu vai, piemēram, tā ir jauna treniņu programma, un tā ir vajadzīgi arī līdzekļi, vai jūs tur ieguldat arī naudu. Šī te joda vai likteņpirkstu konfigurācija ar Plutonu, Saturnu un Neptūnu var nozīmēt, ka ģimenes un darba sakarā jūs vispirms skatāties, kā tas ietekmēs jūsu mērķus. Nu, vai arī tieši draugi var jums palīdzēt ieviest veselīgāku darba ritmu vai labāku dienas plānojumu, vai kaut kā palīdzēt tieši ar jūsu veselības jautājumiem. Otram jūsu kartas pārvaldniekam Marsam ir harmonisks aspekts ar jaunmēnesi pārvaldnieku Merkūru, tās ir labas ziņas. Tātad daži lēmumi, kurus jūs pieņemat profesionālajā jomā un darbā, palīdz jums atpūsties, jo Mars ir jūsu 12. mājā. Tās var būt arī lietas, kas jūs tracina, bet šī kombinācija ļauj citādāk paskatīties uz darba un atpūtas režīmu. Un jums jāpaļaujas uz savu intuīciju, ja gribat ko mainīt savā darba ritmā un veselības jautājumos. Bet varbūt jūs pievienosieties kādai veselības grupai vai, piemēram, darbā būs kolektīvas saliedēšanas pasākums. Nu ko, lai veicas skorpioni, pastāstat man, ko jūs jaunu esat ieviesuši. Bet mēs ejam tālāk pie strēlnieka zīmes. Sveiki, strēlnieki! Tātad saule, mēnesis un ascendents strēlnieka zīmē. Jums jauns mēnesis jaunavas zīmē iekrīt jūsu 10. mājā. Tātad, šis ir pirmais no 2 jaunmēnešiem jaunavas zīmē un ir 0 grādos jaunavas zīmē. Tātad, ja jūsu planētas vai ascendents ir no 0 līdz 3 grādiem strēlnieka zīmē, tad jūs šo jutīsiet īpaši spēcīgi, vēl jo vairāk, tāpēc, ka tas ir uz jūsu kartes stūriem. 2 jaunmēneši pasvītro akcentu uz karjeru un dzīves virzienu. Tā ir arī jūsu reputācija, jūsu novērtējums, jūsu ambīcijas. Un te lielāks akcents ir uz to, kā es varu palīdzēt citiem. Tātad ar savu karjeru, ar savu virzienu, ar savu skatījumu. Ja meklējat jaunu darbu, dibināt savu firmu, saņemat paaugstinājumu darbā, uzsākat jaunu, teiksim, darbu jaunā amatā, tad šis ir labvēlīgs laiks šim visam. Pie kam Urāns, kas tracina šo jaunmēnesi, var dot šīs te pārmaiņas ļoti pēkšņi un negaidīti. Kā jau es teicu, tomēr tas nenāk tā plūstoši un bez izaicinājumiem vai pārsteigumiem tieši Urāna dēļ, jo kaut kādos mirkļos jums var likt, kad Urāns sit korķus ārā darbā, vai vismaz padara šos mērķus un darba plānus neprognozējamus. Tātad, jaunmēnesis dos iespējas gan profesionālajā jomā, īpaši tiem, kas strādā apkalpojošā sfērā, bet tas var radīt arī spriedzi partneru attiecībās. Tātad, partneris, sadarbības partneris, klienti, brāļa māsas, jo Urāns atbild par 3. māsu un par 3. māju un tā tālāk. Ja? Tātad, komunikācija vai savstarpējā spriedze attiecībās vairs nav noslēpjama. Protams, mēs jau tomēr gribētu saprast, kas tad labs būtu meklējums šajā jaunmēnesī, bet tad ir jāpacenšas līdz nākamajam jaunmēnesim, kas būs 29 grādi jaunavā un kas nāks kopā ar aptumsumu un opozīcijā Saturnam. Tas, kas Saturns atgriežas jūsu 4. mājā, te ir iespējams, nākamajā mēnesī jau būs skaidrāk saprotams, kādas izmaiņas man ir jāveic darbā un karjerā, lai varētu vairāk laika veltīt tieši mājai un ģimenei. Jāteic gan, mīļie strēlnieki, šī situācija jums nav jauna. Tā jau turpinās kādu laiku, turpšurp atpakaļ, radot tādu kā iestikšanas sajūtu, jo Saturns iet ārā no tās mājas, un tad nāk atpakaļ un iet ārā un tā, ja. Un jums, var būt tāda sajūta, ka dzīvē, jūs tā kā mīņājaties uz vietas, bet, lai vai kā, tātad, sakārtojiet savu CV, updatejiet viņu. Ja vēl neesat kaut ko piemācījušies klāt, skatieties, kādas jums vēl prasmes ir vajadzīgas, lai jūs sasniegtu savus mērķus, lai jūsu CV būtu atbilstoši tam, ko jūs gribat, ja?
Iespējams, ir īstais laiks novērtēt, kādas zināšanas man vēl ir vajadzīgas, lai virzītos dzīvē uz priekšu, jo Merkurs, kas ir šī jaunmēnes pārvaldnieks, ir 9. mājā, kas atbild par mācībām, par redzesloku paplašināšanu un vispār tādu dzīves uztveres paplašināšanu. Bet iespējams, jūs vienkārši šo spriedzi noņemsiet vienkārši ceļojot, atrodot īsto skolotāju, paplašinot savu redzesloku, nu vai, piemēram, izlasot kādu grāmatu vai apgūstot kaut ko jaunu. Nu, un tas, protams, viss nāks par labu jūsu karjerai un mērķiem, kurus jūs esat uzstādījuši. Konfigurācija uz Plutonu un Saturna Neptūna savienojumu šeit nozīmē, ka, lai varētu uzsākt jaunu posmu savā profesionālajā dzīvē, ir jārunā, jāmāk sarunāties un iespējams jāmaina tas veids, kā jūs to darījāt līdz šim, jo Plutons ir 3. mājā, atbild par komunikāciju. Savukārt Saturna Neptūna savienojums pieprasa jaunus radošus procesus, jaunu pieeju jūsu hobijiem, jaunu pieeju jūsu mīlas lietām. Saturns te vispār nav viegls, jo var radīt bailes vai citus ierobežojumus, nu, piemēram, radīt kaut kādu nomāktības sajūtu, piemēram, man nav iedvesma vai mani neviens nemīl. Ja? Nu, vai arī kaut kā citādi jūs sajūtaties atgrūsts, atstumts, nesaprasts. Ja? Nu, tātad mīlestība un hobijs vairāk ir kā pienākums un saistības, nevis kā prieks un flirts. Nu, bet varbūt jums ir grūti pašam saprast, kas tad jūs iepriecina un ko jūs īsti gribat. Un tai vietā, lai iestrēgtu grūtsirdībā, iespējams ir jāpieņem, ka tagad ir laiks darīt kaut ko citādāk, darīt kaut ko tādu, kas agrāk nav darīts. Nu, uz to gan arī mudina tieši šis jaunmēnesis kopumā, un jaunmēnesis uz to mudina principā visas zodieka zīmes, bet strēlnieki to var izjust īpaši zīmīgi. Jā, nu, bet tas varbūt vienkārši, vēl kaut kāds nebijis komandējums, tātad esiet gatavi kaut kam jaunam. Tātad sakārtojiet savu CV, piemācieties kaut ko klāt, ja vajag, esiet gatavi jaunam startam. Nu ko, lai veicas strēlnieki, pastāstiet, kas jums jauns, bet mēs ejam tālāk pie mežāžiem. Čau, 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 sveiki mežāži, kā jums iet? Jums šis jaunmēnesis iekrīt 9. mājā, un šis ir pirmais jaunmēnesis 0 grādi jaunavā, un šajā zīmē būs arī nākamais jaunmēnesis. Tika zīmes pašās beigās 29 grādi jaunavā, kopā ar aptumsumu starp citu. Tātad, kas ir labs? Šis jaunmēnesis ir jums labi pazīstamajā zemes stihijas zīmē, jo īpaši, ja jūsu mežāžu planētas vai ascendents ir 0 līdz 3 grādu mežāzī, tas nāk harmoniskā aspektā un ir daudzējādā ziņā jums labvēlīgs, tātad jūsu zīmē. Tēmas šeit ir ceļošana, vai nu jūs tieši tagad rezervējat lidojumu, vai plānojat maršrutu un ceļojuma aktivitātes, vai jūs rezervējat viesnīcas. Tas var būt arī par izglītību vai par mācīšanos. Vai nu jūs nolemjat iestāties augstskolā, turpināt mācības, vai pats izveidojat kādu mācību kursu. Te ir arī reklāma, kādas juridiski kārtojamas lietas, vai redzesloka un uzskatu paplašināšana. Te vispār paplašināšanās ir tāda, tā kā plašākā izpratnē, lai ko jums arī tas nozīmētu personiski, tātad paplašināšanās, izaugsme, attīstība, kaut kāda apvāršņa horizontu palielināšana. Jā. Tas var arī nozīmēt, ka jūs plānojat ceļojumu uz vietām, kurās jūs jau esat bijis. Kāpēc esat bijis? Tāpēc, ka šeit tuvumā ir dienvidu mezgls. Ja? Varbūt jūs atjaunojat sakarus ar cilvēkiem, ar kuriem kopā jūs strādājat. Vai varbūt jūs pārdomājat savu attieksmi pret darbu vai veselību, vai tām lietām, kuras jūs darat ikdienā. Kas attiecas uz kopējā informācijā aprakstīto figūru, tātad jodu vai likteņu pirkstu vai dieva pirkstu, tad viens no atzariem iet uz Saturnu 4. mājā, un Saturns ir jūsu horoskopa pārvaldnieks.
Jūs iespējams pārvērtējat vai pārskatāt mājas atmosfēru, kādas ģimenes lietas, ģimenes jautājumus, tātad, kur es gribu vai negribu dzīvot, kā es gribu dzīvot. Varbūt ir kādas pārmaiņas dzīves apstākļos. Nu, šajā mēnesī jūs vienkārši gribat izrauties ārpus mājas vai arī nedaudz paceļot, vai meklējat kādu padomdevēju, skolotāju vai konsultantu, nu, piemēram, juridiskajos jautājumos. Un šie cilvēki visi var palīdzēt risināt tās lietas, kas risināmas mājas sakarā. Otrs joda atzars iet uz Plutonu, jūsu naudas un resursu mājā, tātad otrā māja, un varbūt plānotais ceļojums iesit robu jūsu finansēs, vai arī konsultanti prasa lielu naudu par saviem pakalpojumiem, nu vai mācības jums prasa vairāk nekā jūs varat atļauties. Šim jaunmēnesim ir arī saspringts aspekts ar Urānu uz jūsu 6. māju, tātad uz ikdienas rutīnu, darba ritmu un režīmu, tie var būt darba kolēģi vai kaut kādas neparedzētas situācijas darbā. Tātad, kādas izmaiņas darba grafikā, kur jūs strādājat un kā jūs strādājat, var kaut kas pamainīties. Varbūt, nu, piemēram, jūs plānojat ceļojumu un tāpēc mainās jūsu darba grafiks, bet varbūt mainās jūsu darba grafiks un tāpēc jūs varat ceļot. Katrā ziņā viens ir pakārtots otram. Varbūt arī jūs vienkārši gribat doties piedzīvojumos, bet kaut kas notiek darbā un tas iztraucē, piemēram, jūsu ceļojuma plānus. Bet labā ziņas ir tādas, ka tas var būt arī neplānots komandējums, kas neatceļ ikdienas pienākums, un tad ir kaut kāds stress par to visu, kā to visu apvienot un sakārtot. Nu, bet jā, varat plānot ceļojumu, tikai ieplānojiet papildus laiku šur un tur, jo te var pa vidu būt kaut kas negaidīts, nu vai kaut kāds stresiņš saistībā ar ikdienas ritmu vai ierastajām lietām, kas tagad ir jāpārkārto. Te varbūt arī kādi neparedzēti izdevumi vai plānu maiņa, kas ir operatīvi jāpieregulē. Nu ko? Lai jums veicas mežāži, uzrakstat, kā jums iet ar plāniem, kā jūs spējat tos noturēt, bet mēs ejam tālāk pie ūdensvīra zīmes. Tātad saule, mēnesis vai ascendents ūdensvīra zīmē, un jums jauns mēnesis jaunavas zīmē iekrīt jūsu 8. mājā. Tātad šis ir pirmais no 2 jaunmēnešiem jaunavas zīmē un ir 0 grādos. Tas būs diezgan elektrizēts jaunmēnesis, varbūt tiešām tāds nervozāks laiks, īpaši jau, ka jūsu pārvaldnieks Urāns veido saspringtu aspektu pret šo jaunmēnesi, un jūsu pašu zīmē ir Plutons, kas ir sākuma grādos, un te arī ir ļoti precīzs aspekts. Tātad, bet atgriežoties pie jaunas mēnesis, tātad 8. māja. 8. māja, par ko atbild? Atbild par kopīpašumu, kopīgiem resursiem, kopīgo naudu, arī finansējumu vai svešas naudas pārvaldīšanu, apdrošināšanu, nodokļiem, alimentiem un mantojumu. Un jauns mēnesis šeit akcentu liek tieši uz pārmaiņām, uz transformāciju, kā arī tādām privātām un personiskām tēmām, kā intimitāte, uzticēšanās un tabū tēmas. Un šis ir tikai pirmais jaunmēnesis šeit, jo būs arī nākamais jaunmēnesis beigu grādos jaunavas zīmē kopā ar aptumsumu. Tātad šīs te 8. mājas tēmas, ko es tikko nosaucu, jums būs tā kā dubultā pasvītrotas un akcentētas. Jaunavas zīme ir tā, kuru ūdensvīram ir diezgan grūti saprast, jo tā ir kvinkons attiecībā ar jūsu zīmi. Ko tas nozīmē? Tātad tai ir gan atšķirīgas stihijas, gan modalitātes, jo, piemēram, ūdensvīrs ir fiksētā gaisa zīme, bet jaunava ir mutablā zeme. Un šis jaunmēnesis veido arī aspektu pret Plutonu uz jūsu zīmi, kas jau tā ir pārmaiņu indikators, un jūs jau to jūtat jau kādu laiku, tas nav nekas jauns, ja? Un jūs ar šo te jaunmēnesi varat justies tā, it kā lietas notiktu bez jūsu ziņas, un jums par tām nav nekādas kontroles. Nu, vai arī jums ir liela atbildība par citu cilvēku naudu vai resursiem, un jūs to uztverat tiešām kā smagumu, kā apgrūtinājumu, bet arī kā pienākumu vai izpirkumu. Nu, te nāk klāt kaut kāds tāds karmiskais komponents.
Jaunmēnesim ir kvinkons uz Saturnu jūsu 3. mājā, un Saturns ir jūsu klasiskais pārvaldnieks. Kas atkal norāda uz nepieciešamību runāt par delikātām, jūtīgām un personiskām tēmām. Es pat gribētu teikt, ka viņš piespiež jūs par to runāt, veltīt tam laiku, pārdomāt šīs tēmas, un jūs pārdomājat un pārvērtējat to, kas jūs biedē, no kā jums bail un kur ir jūsu varēšanas robežas. Un visbeidzot, šim jaunmēnesim ir kvadrāts ar Urānu, kas ir jūsu jaunā laika pārvaldnieks, un te var būt pirmkārt jau neparedzēti vai negaidīti projekti, kuriem steidzami vajadzīgs līdzfinansējums, vai kas rada jūsos diezgan lielu stresu, jo skar citu cilvēku naudu, vai arī te ir nepieciešams kredīts, vai tas prasa no jums kaut kādus resursus. Vai, piemēram, jūsu bērns ar komandu dodas uz ārzemēm un tam ir vajadzīga papildus nauda, vienmēr sakot, kādas lietas, kas saistītas ar bērniem vai jūsu radošajām aktivitātēm, projektiem vai mīlas lietām, var radīt apstākļus, kuros ir jāiegulda nauda. Tikpat labi ir iespējams neplānot palikt stāvoklī. Es ieteiktu šajā laikā nemēģināt lieki riskēt vai nemēģināt investēt kaut kādos riskantos projektos vai aizrauties ar kaut ko, jebko pārāk azartiski, jo tam visam var būt materiālas sekas vai labākā gadījumā jūsu risks neatmaksāsies tā, kā bijāt to plānojuši. Nākamajā mēnesī, Ziemeļmezgls jūsu naudas sektorā ienesīs pozitīvas izmaiņas, vai vismaz tādu sajūtu, ka jūs nemaksājiet par citiem, bet šobrīd gan lūdzu riskēt nevajadzētu. Pārskatiet, kas ir tas, kas jāmaina, tīri finansiālajā ziņā šomēnes, varbūt tie ir izdevuma pozīcija, pārrunājat tēmas, kas agrāk šķita neērtas, runājam ar partneri, atrodat tos projektus, kas silda jūsu sirdi, un nākamēnes jau būs vieglāk. Ko, lai veicas ūdensvīri, pastāstiet, kā tiekat galā ar pārmaiņām. Un visbeidzot mēs esam nonākuši līdz zivīm, tātad ascendents, saule vai mēnesis zivju zīmē. Un jums jauns mēnesis jaunavas zīmē iekrīt jūsu 7. mājā, kas ir pretējā zīme jums, kas aktualizē partnerattiecību jautājumus. Vēlreiz atgādināšu, tātad šis ir viens no 2 jaunmēnešiem jaunavas zīmē jūsu 7. mājā. Un tas apzīmē tātad ko? Tas ir sektors, kas apzīmē attiecības ar citiem cilvēkiem, sadarbība, klienti, partneri, tas ir jūsu terapeits, tas ir jūsu astrologs, tātad tās ir 1:1 attiecības, tātad viss šeit kļūst ārkārtīgi nozīmīgs, jo šis sektors tiek akcentēts 2 reizes pēc kārtas. Un, ja jums ir planēts vai ascendents 0 līdz 3 grādi zivīs, tad šis jaunmēnesis būs īpaši nozīmīgs jums. Nākamēnes jau šis jaunmēnesis būs jaunavas zīmes beigu grādos, tātad skatieties, kas jums ir varbūt zivju zīme beigu grādos, tas būs kopā ar aptumsumu. Bet šoreiz par runa vairāk akcentējas tātad zivju zīmes sākums. Kas tad šeit ir? Tātad te akcents ir uz attiecībām un, protams, jauns mēnesis šeit dod iespējas iepazīties un koncentrēt savu uzmanību uz attiecībām ar citiem cilvēkiem. Vai uzlabot esošās attiecības, vai izveidot jaunas. Bet tie var būt arī jauni klienti, jauns terapeits, jauns coach vai astrologs, vai jauns sadarbības vai biznesa partneris. Vai arī jūs vēlaties jaunu restartu jau esošajās attiecībās. Jebkurā gadījumā te ir jaunas pazīšanās, arī pilnīgi nejaušas, tā skaitā profesionālajā plāksnē, jo tā ir jaunavas zīme, un tie var būt arī jauni klienti, arī cilvēki, kas saistīti ar veselības vai labbūtības sfēru. Merkurs ir izgājis no savas retrogrādās kustības 6. mājā, kas atbild par jūsu darbu, par ikdienas rutību un veselības jautājumiem. Un ir cieši saistīts, tātad Merkurs ir cieši saistīts ar jūsu attiecību sektoru.
Un iespējams jūs jau bijāt tādās dziļās pārdomās par to, vai es gribu strādāt kopā ar šiem cilvēkiem, vai man ir vajadzīgas šīs attiecības. Es varbūt meklēju jaunu darbu, varbūt es strādāju pie saprašanās un komunikāciju problēmām esošajās attiecībās. Nu, tātad jūs pārskatījāt vai nu darba vai attiecību tēmu. Merkurs, jā, viņš ir izgājis no retrogrādās kustības, bet viņš vēl ir ēnas zonā un 3. reizi iet pāri tiem pašiem zodika grādiem, kuriem jau 2 reizes pārsteigāja pāri, tā ka kaut kādas tēmas var tikt pārskatītas un atkārtotas. Labās ziņas ir tās, ka Jupiters, kas ir jūsu horoskopa klasiskais pārvaldnieks, šajā laikā ir labvēlīgos aspektos pret karmiskajiem mezgliem. Prioritāti dodot jūsu pašu laimei un priekam un hobijiem, lai varētu tad labāk saprast, kas attiecībās jums der vai kas jums neder. Un kas iet kopā ar jūsu vajadzībām un vērtībām un kas noteikti nē. Vēl šis jaunmēnesis ir labs ar to, ka tas ir arī jūsu klientu sektors. Un ja jūs gribat, piemēram, ko notirgot vai, reklamēt savus produktus, to visu jūs tagad varat darīt. Un jums pat pēkšņi var parasties klienti nezinu kurienes un kaut kādas apstākļu sakritības, kurās jūs iegūstat klientus vai atbrīvojaties no tādiem klientiem, kas jums ir apgrūtinājums. Jā. Vienīgais te jāņem vērā, ka jaunmēnesis veido saikni ar Plutonu jūsu 12. mājā, un 12. māja ir kaut kas apslēpts vai zemapziņā neapjausts, neapzināts. Un arī jaunmēnesis veido saikni ar Saturna un Neptūna savienojumu jūsu naudas un personisko resursu mājā, un Neptūns ir otrs jūsu pārvaldnieks. Tas ir it kā klusībā apdomāt, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas jūsu naudas lietās un tēriņos, vai, piemēram, enerģijas resursos, lai varētu sadarboties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es to gribu patiešām darīt. Vai arī, ja man vajag palīdzību grāmatvedībā, vai man vajadzīgs jauns terapeits, vai psihologs, vai astrologs, lai es justos labāk un uzpildītu savus resursus vai celtu savu pašapziņu, tad pie tā visa mēs varam piestrādāt šajā jaunmēnesī. Un arī attiecības, kuras uzsāksiet šeit vai pārskatīsiet, var celt jūsu pašapziņu un var likt jums justies daudz labāk. Bet, protams, mēs šeit nevaram ignorēt Urāna izaicinošo aspektu no ģimenes un mājas sektora pret jaunmēnesi. Tātad nākamajos 6 mēnešos attiecību jomā būs izmaiņas, kas attiecīgi kardināli maina apstākļus mājās, vai arī otrādi neparedzams situācijas mājās un ģimenē traucē attiecībām un sit ārā no stabilitātes. Katrā ziņā te nav tādas sajūtas, ka viss ietu gludi un bez starpgadījumiem, vai bez pēkšņām izmaiņām. Tātad, citi iespējamie scenāriji šeit ir tādi, ka, piemēram, jūs iepazīstieties un tad 6 mēnešu laikā jūs mainat dzīves vietu. Vai otrādi, jums izdodas iepazīties, jo esat jau mainījuši dzīves vietu vai cenšaties iepazīties ar cilvēku no tās valsts vai no tās vietas, uz kuru jūs plānojat pārcelties. Varbūt jūs izbeidzat attiecības, jo dienvidmezgls ir 7. mājā, un tas maina jūsu dzīves vietu vai rada tajā haosu. Iespējams, jau nesenais Merkūra retrogrādais posms jums izgaismoja nesaprašanās kaut kādas sadzīviskajos jautājumos vai ikdienas niansēs vai komunikācijas ziņā, un tagad jūs varat vēlreiz to pārdomāt un izdarīt kaut kādus secinājumus. Un tas skar tieši 1-pret-1 attiecības gan darbā, gan mājās, gan arī romantiskajā ziņā. Labais šeit būtu tas, ka jums jāmācās ļoti skaidri runāt par savām vajadzībām un noteikt savas robežas un vienlaicīgi nepārkāpt citu robežas. Svarīgi ir apzināties savu vērtību un apzināties un atlaist tās bailes, kas perinās zemapziņā, lai varētu veidot godīgas un saprotamas attiecības, kurās abiem ir skaidri gan noteikumi, gan to, kā tas viss tagad būs.
Un tas par spīti bailēm var pat stiprināt attiecības, ja jūs uzdrošināsieties par to parunāt. Tātad nevis izjaukt attiecības. Ja? Nu, un tātad nākamie 6 mēneši būs tādi kā balansa meklējumi starp sevi un partneri. Īpaši jau nākamais jaunmēnesis, kurš būs kopā ar aptumsumu, šīs tēmas vēlreiz izgaismos. Vēl gan ir iespējams, ka ar attiecībām viss ir labi, bet jūsu tieši partneris iet cauri kādiem izaicinājumiem, nu, piemēram, ar darbu vai veselības jautājumiem, nu, vai kāda cita veida izaicinājumiem. Un tas ietekmē mājas atmosfēru un kopīgo noskaņojumu. Tātad spēja sarunāties skaidri un saprotami šomēnes joprojām ir aktuāli priekš jums zivis. Nu, ko mīļās zivis, lai veicas? Uzrakstiet, kā jums klājas. Un tā, ceru, ka šī informācija bija noderīga šim jaunmēnesim un jūs zināt, ko no tā sagaidīt. Galvenais šeit būtu neiekrist perfekcionismā, īpaši jau, ka Urāns mums var sagādāt dažādus pārsteigumus. Mēģinām saprast, ka lietas var virzīties uz priekšu arī maziem solīšiem, un mēs varam atbildēt tikai paši par sevi, nevis citu uzvedību vai kaut kādiem neparedzētiem apstākļiem. Kā vienmēr aicinu īkšķīšot un piesakot šim kanālam, jo tas palīdz arī citiem cilvēkiem atrast šos raidījumus. Dalieties ar šo video, ja zināt kādu, kuram tas arī varētu interesēt, un piesakieties privātai konsultācijai, ja interesē personalizēta prognoze vai kādi citi jautājumi. Starp citu, šomēnes man ir īpašais piedāvājums tieši attiecību astroloģijā. Tātad es piedāvāju jūsu attiecību raksturojumu, kas ietver gan partnera tēlu raksturojumu jūsu horoskopā, iespējamos izaicinājumus partnera attiecībās, kā arī saderības raksturojumu vairākos līmeņos ar konkrēto cilvēku. Un jūs varat noskaidrot savas attiecības ne tikai ar savu nozīmīgo partneri, bet attiecību raksturu var arī noskaidrot, piemēram, ar vecākiem vai bērniem, draugu vai draudzeni. Tātad tam nav obligāti jābūt jūsu romantiskajam partnerim. Piesakieties un apmaksājiet līdz augusta beigām. Konsultācija ir attālināti. Konsultācija ir jāaizņem līdz oktobra vidum. Iespējamie konsultācija laiki ir darba dienu vakari. Un konsultācija ilgst 1 stundu, un tas ir 35 eiro. Tātad 50% atlaide. Parasti šāda konsultācija ir 70 eiro. Nu ko, piesakieties e-pastā un uz tikšanos!